10 000 gadu caur šo zemi tecēdama, skaistā un skarbā upe kļuvusi arī par daļu aizsaules zemē, kur mūsu tēvu tēvi un mātes mātes pļauj zīda pļavas, kuļ zeltītus graudus debesu rijās, velk veļu līdakas un lietum saulē līstot dzer kāzas tiem, kuri zemes virsū nav guvuši piepildījumu savai mīlestībai. Debesu Daugava ir neiznīcināma un nesakropļojama. Un reiz viņas veidols, atzimdams jaunās sirdīs, glābs zemes Daugavu no iznīcības. Palikuši vienīgi nosaukumi – Bebruleja, Lorelejas klints, Kraukļa klints, Velnatvars, Oleņkalns, Staburaks, Velnbārdis, Liepavots, Pērses ūdenskritums – pazīstamākie. Mazāk daudzinātie, kā kaķpautoļi, simti un tūkstoši grimuši aizmirstībā kopā ar daļiņu no Latvijas. Neapturama plūst debesu Daugava, ko par spīti īstenībai pļaviņu ūdenskrātūs krastos stāvēdama pamanījusi rakstniece Salcerīte Viese. Jāņa Ivara Padeģa atmiņu Daugavas vākums ik katrā cilvēkā, kam ir sirds un dvēsele, droši vien liks uzliesmot tautas atmiņas zemdegām, izgaismos bijušo, vedīs uz priekšu, uz neiznīcināmo likteņu upi. To vēl pagājušā gadsimta 50. gadu beigās šai zemē tā vēlējās nosargāt dzejnieks Ojārs Vācietis, kultūras ministrs Voldemārs Kalpiņš, žurnāliste Vera Kacena, inženieris Eduards Bisenieks, ģeogrāfs Guntis Eberhards, arhitekts Jānis Vilciņš, hidrologs Imants Rieksts, režisore Felicita Ertnere, aktrise Alma Ābele, gleznotājs Valdis Kalnroze, tēlnieks Kārlis Zemdega, valodnieks Jānis Enzelīns, profesors Jānis Lūsis un daudzi, kuru paraksti pret pļaviņu HES projekta īstenošanu beigu beigās nonāca nevis laikrakstos pie tautas, bet LPSR Valsts drošības komitejas arhīvā. Protestu organizatorus ierindoja buržuāziskajos nacionālistos. Vienalga, pie nāvei nolemtās Daugavas kā ziedošas ābeles, tūkstošiem cilvēku turpināja pieglausties atvadu sveceļojumos līdz pēdējiem brīdim, vēl pēc Krievkalna baznīcas un Pērses tilta uzspridzināšanas. Kas prata rīkoties ar fotoaparātiem vai kinokamerām, fotografēja un filmēja, apzināti gādādami par svētvietas nemirstību. Tai pašā laikā Daugavas mutuļojošā straumē draugu laivas pavadīts no pļaviņām līdz Koknesei pārdrošā peldējumā laidās vēlākais Latviju arheoloģijas patriarhs Jānis Graudonis. Un Siliņmāte, kuras māja krasta ielā pļaviņās, gatavojoties apludināšanai jau bijusi nojaukta, katru dienu sēdās zem nenocirstas krastmalas ābeles, skatījās uz bojā ejai nolemto ieleju un raudāja. Raudāja laikraksta Daugavas rīts korektore Ārija Andersone, ideoloģiski izturētākie jauniņo kolēģi pēla par inženiertehniskā progresa neizpratni, bet Ārija vēl sirmā vecumā atzinās: es māju Vietālvas ielā, kur tagad dzīvojam, nekad sapņos neredzu. Ar vien sapņos stāvu uz Daugavas krasta, ar vien dzīvoju krasta ielā 17, un arī kalniņi ir atgriezušies un atjauno savu māju. Atmiņu Daugavā ik viens slāpēdams asaras un iemantodams prieku par to, kas mums reiz piederējis, var iziet pļaviņu jūras zemūdens takas no Aiviekstes grīvas līdz Laucei. Šeit šalko un puto grūbas krāce, no stāvas klints pļaviņu puiši ieplunkušķi Velnatvarā, pret straumi iras Daugavas laivinieki, pa Dolomīta pakāpieniem kraujās un no kraujām rāpjas atpūtnieki no Rīgas. Pakuļu māju 3 paudzes pie savas sētas pozē fotogrāfam. Viņi dzird un jūt, kā ielejā aiz muguras zeltu un sudrabu sijā Daugava. Gandrīz tāda, kādu to daudz agrāk zīmējis Vilhelms Stefenhāgens.
Par Pērses ūdenskritumu lavierē ekskursanti, kas vēlāk meklē pārcēlājus, lai tiktu uz Staburagu. Malkiem dzer no Liepavota, dziesmo Vīgantes parkā, ausās kā atskan no Oliņkalna estrādes. Kāda nozīme laikam un varām? Mans sapnis ir basām kājām pabradāt pa šādas Daugavas krācēm, kaut reizi dzirdēt lielās upes nekad nedzirdētās čalas pie Kraukļa klints, redzēt Latviju alpīnistus trenējamies Oliņkalna stāvumā, atrast akmeni, uz kura burzguļojošā tecē pie pļaviņām kādā fotogrāfijā sēž mana krustmāte ar draudzeni. Es sapņoju pasmelt saujā un pagaršot Liepavota dzīvības ūdeni. Mēs sapņojam. Jādomā daudzi no mums. Arī atmiņu Daugava sapņo. Grāmatā Atmiņu Daugava ir apkopoti materiāli, kas tika iegūti 3 gadu garumā, vācot atmiņas, dokumentus un fotoliecības par Daugavas senleju posmā no pļaviņām līdz aizkrauklei pirms senlejas apludināšanas. Šajā laikā tika pierakstītas un video ierakstītas neskaitāmas acu liecinieku liecības, kā arī ieskanētas apmēram 4000 fotoattēlu kopijas, kas deva iespēju paskatīties uz Daugavu gadsimta griezumā. Cilvēku atmiņas papildināja rakstītie vēstures avoti, arhīvu dokumenti, preses publikācijas, apraksti un pētījumi. Tā ir neliela, taču ļoti būtiska Daugavas vēstures daļa. Lasītājiem piedāvātais fotomateriāls, tāpat kā cilvēku atmiņu stāstījumi, ir unikāla nacionālās atmiņas daļa. Šis materiāls mums ne tikai ļāva reiz bijušo Daugavu salikt no jauna, akmeni pie akmenes, krāci pie krāces, tas ļauj arī mums visiem iziet šo Daugavas posmu no pļaviņām līdz aizkrauklei vēlreiz. Grāmata ir veltīta tiem likteņiem, kas tika salauzti mūsu kopējās labklājības celšanas vārdā, un tai paaudzei, kurai nekad nebūs lemts skatīt Daugavu tādu, kādu to savām acīm skatīja mūsu vecāki un vecvecāki. Atmiņu Daugavai ir 2 daļas. Grāmata sākas ar rakstnieces Māras Svīres, žurnālista Daiņa Īvāna un grāmatas idejas autora Jāņa Ivara Padeģa ceļavārdiem, kas sagatavo lasītāju virtuālajam ceļojumam Daugavas senlejas ainavā, kura saglabājusies vairs tikai cilvēku atmiņās un fotogrāfijās. Vēsturiski informatīvā sadaļa aizsākas ar ģeogrāfijas profesora Gunta Eberharda rakstu par Daugavas senlejas veidošanos pļaviņu aizkrauklas posmā saistībā ar ģeoloģisko un antropogēno faktoru ietekmi vairāku gadu tūkstošu garumā. Grāmatas pirmo daļu noslēdz vēsturnieka Mārtiņa Mintaura raksts par pļaviņu hidroelektrostacijas celtniecību padomju varas gados, ieskicējot arī tā laika politisko notikumu un apstākļu fonu. Otrā daļa – ceļojums pa atmiņu Daugavu, veidot pēc ģeogrāfiskā principa, sekojot līdzi Daugavas straumei un abiem tās krastiem no Aiviekstas ietekas līdz aizkrauklas pilsdrupām lejpus tagadējai hidroelektrostacijas atrašanās vietai. Šeit galvenā loma ir unikālajiem Daugavas ainavas fotoattēliem, ko papildina nelieli vēsturiski apraksti un laika biedru atmiņu stāstījumi. Atmiņu ceļš ļauj iepazīt zudušo Daugavas ieejas ainavu un kultūrvēsturiskās vietas upes krastos. Katram cilvēkam dzimtenes mīlestība saistīta ar kaut kādu konkrētu vietu, vai nu ar pilsētas namu, laukumu, vai ar kādu lauku sētu vai novadu, ar druvām un mežiem. Daugaviešiem tā ir neaizmirstamā māmuļa Daugava. Klints nogāzes, pelēkie akmeņu milži, šalcošie ūdeņi, zaļojošie sēkļi un lejpus tiem kā gludi spoguļi mierīgie atvari. Nav upes, kas tik devīgi sniegtu ceļotāja pateicīgajai sirdī no sava klāsta dabas baudīšanai, kā Daugava savā mūžīgi skarbajā krāšņumā. Tavs skaidrs
mīlestums mani silda, tava smarža mani pildina. Piepeši saprotot to, kas sen jau bija jāsaprot, ka tā upe beidzot sākusi palot. Tavs maigums mani gaida, tavas domas mani žilbina. Piepeši saprotot to, kas sen jau bija jāsaprot, ka tā upe beidzot sākusi palot. Un viena alga pasaulē šajā, ka nesatikušies mēs, un vienalga man, jo zinu,